malas. Vāz klasika fināla brauciens. Logins, Balods un Gustāns pirmajā rindā. Zīmes ar Gusevu no otrās un aiziet. Žildi tur mēģinies braukties starp Gusevu un Zīmzu. Neizdodas, Balods noturās priekšā sadursmu starp Balodu un Loginu. Loginam iekšējā mala, Balods mēģina aizsprokties garām. Gustāns piesardzīgi tālāk no nepatikšanām ārējā malā, bet Baloža auto tik un tā viņu noķer tur ārējā trajektorijā. Tīsleri ielido pirmajā pagriezienā. Raidis Gusevs tiek līdz trešajai vietai. Baloža auto uz diviem riteņiem ielido otrajā līgumā. Un tur jau par ceturto pozīciju cīnās Ivo Žilde. Pēc startro trešās rindas Žildem izdodas tikt starp līderiem un pat labam jau pakāpties līdz trešajai vietai. Gusevs paliek aizmugurē ceturtajā pozīcijā. Gustāns zaudē tempu, tur aizbraucam garām Edijs Zīmze, pakāpjoties uz ceturto vietu. Bet līderi jau tuvojas pirmā apļa beigām. Vāza klasika fināla brauciens sācies. Eglītis tālajā līgumā izslīd, Smiltīs zaudē ātrumu. Hannes Tislera aizbrauc viņam garām, bet Jānis Logins pirmo apli noslēdz līderu pozīcijā. Jānis Balods aiz viņu otrajā vietā. Ivo Žildi ir ticis līdz trešajai pozīcijai. Raidis Gusevs ceturtais, aiz viņa Edijs Zīmze, pēc tam Jānis Gustāns un tad Edgars Pavulāns. Aiz Pavulāna Hannes Tislera. Pēc tam Kristaps Eglītis un visi deviņi turpina braucienu otrais no 7 apļiem. Logins pa priekšu, Balodas otrais. Loginam jau izdodas iegūt nelielu pārsvaru no 4. pozīcijas. Raidis Gusevs dodas džokeri uz 4. vietu pakāpis Edijs Zīmze. Gustāns sekojas Zīmze, šobrīd 5. vietā. Raidis Gusevs nāk atpakaļ pēc džokera apmeklējuma. Aiz Gustāna un priekšā Pavulānam tā spēja atgriezties trastē Raidis Gusevs. Tālajā līgumā izbrauc Smiltīs Gustāns, zaudējot vēl vairākus metrus, bet Jānis Logins turpina apli pēc apli palielināt savu pārsvaru priekšā Jānim Balodim. Balods otrajā vietā tikai pāris sekundes šķir abus divus līderus. Ivo Žilde ar tikai 6. vietu kvalifikācijā šobrīd ticis līdz 3. pozīcijai. Aiz Žildes Zīmze un Gustāns, 4., 5. vieta. 6. ir Raidis Gusevs pēc džokera apmeklējuma. Gusevs atpakaļ 6. vietā. Un tad redzēsim, ko darīs viņa konkurenti, vai kāds mēģinās dosties džokerī, lai nosegtu Gustāna manevru. Aizbrauc garām abi līderi. Logins ar Balodu paliek pamattrasē un dodas džokerī Ivo Žilde no 3. vietas. Zīmze paliek pamattrasē, arī Gustāns paņem džokeri. Brīvu trasi šobrīd priekšā Raidim Gusevam. Ivo Žilde atgriežas atpakaļ trasē, palaiž garām Edijs Zīmzu un paspēja atgriezties priekšā Raidim Gusevam, kamēr Jānis Gustāns jau ir krietni gabalu aiz Raidi Gusevu. Priekšā Edgaram Pavulānam atgriežas atpakaļ trasē pēc džokera apmeklējuma, tikmēr jau nākamo apli pabeidz Jānis Logins. Jānis Balods aiz viņu 2. vietā, tālāk pamatīgs tukšums, 3. šobrīd Edijs Zīmze. Aiz viņa paliek Ivo Žilde un tad Raidis Gusevs. Ceturtais aplis šobrīd brauciens pusē, fināla brauciens Vāza klasika. Logins turpina savu pārsvaru palielināt ar Jānu Balodu tālu priekšā visiem saviem konkurentiem. Edijs Zīmze turpina 3. vietā. Ivo Žilde aiz viņa 4. pozīcijā pēc džokera un atkrits uz 4. vietu. Raidis Gusevs 5. šobrīd, pēc tam seko Jānis Gustāns. Aiz Gustāna Edgars Pavulāns. Pavulānam cieši aizmugurē Kristaps Eglītis un pēc tam seko Hannes Tislera. 3 apļi līdz finišam, brauciens tikko pāri pusē. Logins turpina līderu pozīcijā, Balods 2. un Edijs Zīmze 3. vietā. 5. no 7 apļiem šajā finālā, pēc tam Žilde ar Gusevu cīņā par 4. pozīciju. Gustāns 6. Pavulāns 7. 8. vietā Eglītis un 9. Hannes Tislera. Zīmze dodas džokerī no 3. pozīcijas. Tur aizmugurē tuvojas Ivo Žilde. Zīmze caur džokerim. Žildem cieši aizmugurē Jānis Gustāns. Un nāk ārā no džokera Edijs Zīmze. Tikmēr ap divu konkurenti turpina savstarpēju cīņu, kamēr Žilde ar
Guseu cīnās savā starpā. Edijs Zimza paspēja atgriezties trasē viņiem priekšā. Gustāns apdzen Žildi. Kāpjoties pozīcija augstāk sadursmes starp viņiem. Gustāna auto tiek uzgriezt tālajā līkumā. Tomēr noturās priekšā, tiekot uz 4. vietu šajā braucienā. Logins vadībā, Palods 2. Bet Edijs Zimza pēc Džokera apmeklējuma atgriežas atpakaļ 3. vietā. Tikmēr Ivo Žilde un Jānis Gustāns turpina cīņu par 4. pozīciju. Nebūtu viņi tik sīvi cīnījušies savā starpā, iespējams būtu paspējuši aizbraukt garām Edijam Zimzam, kamēr tās devās Džokerī, bet šobrīd atliek cīņa tikai par 4. 5. vietu. Turklāt Gustāns viņiem pievienojas aizmugurē. Kristaps Eglīts tiek garām Edgaram Pavolānam. Pavolāns 8. Eglīts 7. aizmugurē 9. vietā Hannes Tīsler. Jānis Palods dodas Džokerī, bet viņam pietiekami liels pārsvars, lai rezervu atgrieztos priekšā Edijam Zimzam. Zimz turpina 3. pozīcijā, Raidis Gusevs viņu noķer. Gusevam neliela kļūda tuvojoties 3. līkumam, divreiz iegriež savu mašīnu šai pagriezienā. Zaudē vairākus metrus Edijam Zimzam, tomēr saglabā stabilu 4. vietu šajā braucienā. Ivo Žilde 5. Jānis Gustāns 6. Viens aplis līdz brauciena beigām. Jānis Logins brauciena vadībā. Arī līderim vēl jāizbrauc Džokers, bet pārsvars ir ļoti liels. Jānis Palods pēc Džokera atpaliek jau krietni tālāk aizmugurē. Logins vadībā, Palods 2. Edijs Zimza 3. vietā, 4. Gusevs, 5. Žilde, 6. Gustāns, 7. Eglīts, 8. Pavolāns un 9. Hannes Tīsler. Pēdējais aplis šajā fināla braucienā. Līderis dodas Džokerī, Palods iebrauc 2. līkumā ar rezervi tālu priekšā visiem. Jānis Logins tuvojas fināla brauciena beigām. Pēdējais aplis, Logins izbrauc Džokeri. Tikai tagad izījā no 3. līkuma ir Jānis Palods ar pamatīgu pārsvaru līderu pozīcijā. Pēc Džokera atgriežas Jānis Logins, saglabājot savu 1. vietu. Hannes Tīsler. Kaut kas notiek viņa mašīnai un Igauns lēnām vēl turpina braukt pa trasi. Tagad tikai aizbrauc pēdējā riņķī. Tikmēr Jānis Logins jau tuvojas finišam. Vēl 2 līkumi līdz brauciena beigām. Vaz klasika fināla brauciens noslēdzas. Jānis Logins izcīna uzvaru. Jānis Palodis 2. vietā un Edijs Zimza 3. Ivo Žildem 4. pozīcija, pēc tam pamatīgs tukšums aiz viņa trasē. Pazudis ir Raidis Gusevs vēl pēdējā aplī. 5. vietā finišam tuvojas Kristaps Eglītis, 6. Edgars Pavolāns. Un neparādās finišā Raida Guseva mašīna, kaut kur ir palikusi tālajā trases galā. Pārējie tikmēr garām rūtēniem karogam Vāza klasika fināla brauciens ir noslēdzies. Edijam Zimzam 3. vieta, Jānis Palods 2. Jānis Logins izcīna uzvaru.